Nu ko, sveiciens visiem superīgajiem. Jauns gads, jauns iespējas, jauna tūli. Tā kā jā. Ir jaunas lāpstas, skatāmies taisnīgiem galiem. Ko varēs? Jā, tā kā tā. Paņemsim ar fleksīt vēl uzasināsim, lai labāk darbojās. Un jauns asais. Šito varēs ritīgi labi uzart un uzrušināt, tā kā jā. Jā, tā kā es sveicināts pirmajā backyard epizodē šogad. Un palēm tad nav daudz ko runāt. Ziema ir bijusi super. Tagad jāķerās apkārt pie dirtiem un gaida tevi svētdien palīgā. Vai jebkuru dienu dod ziņu, nākuši ārā palīgā. Sādām viss kārtībā, jo zeme jau vispār ir. Jā, jo, ja mēs paskatāmies, kā mums te izskatās viss, te ir vēl tāds, jā, bet te palielam ir pieblietē un sauss, nosēdien izsās baigi labi. Šeit jau vispār mums ir pilnīgs betons jau mums ir. Un vai tikai palielam pāriet lāpstiņu pāri, bišķīt pielīdzināt un sākt lēkāt. Džeki, kur jūs esat? Brauc palīgā, sašeiposim. Aha. Šito visu uzrušinās, piemiedīs. Un viņš pēc 2 dienu būs gatavs braukšanai. Pat labi, ka nedaudz mīksts, foršāk nosēdināt būs. Bet, nu, visas starpes ir vienkārši prīmā. Tā kā jā, lecamies iekšā darbos reiz. Labi, no sākuma uzsinās bišķīt kaut kādas lāpstas pamēģinās. Un mums ir uzsināta lāpsta. Gatava ņemt jauno zemi nost. Šitā cirtīts, nice. Instruments stāv šeit pie šķūdnīša. Kad beidzam darboties, noliekam vietā. Bet tad jūtos diezgan lētus priekš tā. Kādi instrumenti jau man ir pieejami? Asai, šāds. Smukais plasmasnieks ar... Pasmies šīs jaunās lāpstiņas. Ar taisno roku tur tieši priekš. Ļoti ērti. Šitādi Angļiem ir lāpstas, amerikāņi darbojās šitādiem. Eiropā es vēl baigi nebiju redzējuši šitādi, ka baigi ir, bet es atrādu dabūjuši 2 šādas lāpstas ar nekā saprašana. Iesim, testēsim jaunos stūlus, plus mums ir vēl rullis lielais, ar ko mēs varam. Tā, man tā šeit es gribējuši šos instrumentus šodien. Un šo lāpstiņu, un gribētu arī, protams, iedusēt jauno, vēl neesmu strādājis viņu, tā kā laižamies ar atzaļumošanas darbiem. Šeit vispār sākumā tie ir ok, nav nekas daudz jādara. Bet nu, šeit prasītos, redzat, visi šitie sūdiņi ir tādi, nu, viņus vajag dabūt ārā. Uzrašanāsim ar jauno grābeklīti vēl pēc tam un metamies darbos. Jā, ņemam grābeklīti. Uzreiz novācam šitos nost, lai redzam, kas mums te notiekās. Ņemsim jauno gadžetu šitādu, spaikī. Tad mēģināsim vienkārši kaut kā bišķīt uzrašināt visu. Izņemt zālītes ārā. Mēs ieliekam pakaļ veciem labām rulim. Palakam viņu nost. Ierotējam. Un maucam ar viņos tur, kur mums jāpielīdzina. Un tagad to, ka mēs tikko forši uzrašinājām, un smuki piebraukājam.
Yeah. Šitais baigi labi sanāca vispār, tur viss atcelta grābeklīte augšā. Un arī šeit viss jau forši sanāca Indrana sačinīt. Diezgan laba metode ar to jauno grābekli, ar viņu vienkārši uzrušina, un tad arī tās zāles var viegli izsijāt. Un nostākt jau mums izsās diezgan nice. Te jau visās ka varētu braukāt vispār. Te vēl tāds ir mitrs, bet tas netraucētu ātrumam. Es kādu atbalstu stāvu. Un jā, tāds mums ir šodienas pirmais sessions, pirmais dig times. Kā ir viss palīgā, protams. Ja gribās kādam nākt, ja var droši, kurā brīdī nākt lāps, viss stāv, nāc pats darbojies, tīri nos, šeipo, mācies, apgūsti. Šitais viss nāk tikai ar laiku, tā kā. Protams, spied laiku, abonēt kanālu. Un raksta arī kādu komentāru, kā tu vislabāk tiec galā ar šo zāles problēmu. Un jā, tiekamies jau citos piedzīvojumos. Bye! Baigā problēma vispār notikusi. Šitais ūdens bakts ir aplīsis. Ja kādam ir, padod ziņu, atvad samainīsim, lai ir ūdens. Tā gan, čau.